nevardarbība. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir nevardarbība. Nevardarbība ir fundamentāls garīgā ceļa noteikums. Tas galvenokārt nozīmē prāta attieksmi. Ārēji nevar izvairīties nodarīt kādu daudzumu vardarbības, piemēram, lidojošiem insektiem braucot ar mašīnu. Savukārt ļaunums, ko kāds nodara vēlot citiem ļaunu, sāpina ne tikai viņus, bet vairāk īpaši pašu. Garīgā ziņā ļaunpilna attieksme atdala personu no harmonijas un dzīves vienotības. Nevardarbība no otras puses ieskauj šo vienotību, kas pēc tam to uztur. Nevardarbība ir spēcīga vara priekš uzvaras, jo tā piesaista paša visuma sadarbību, kamēr ļaunprātība pamudina nebeidzamu pretestību. Un tātad kopā noskaitīsim afirmāciju. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Un tagad mazliet klusāk, bet ar spēcīgu enerģiju. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Un tagad čukstus. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Un tagad atkārtoju tikai mentālais manis. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Es sūtu svētības lietu visiem, lai mīlestība tiek audzēta sirdīs, kas līdz šim pazinušas tikai naidu. Un ļaujiet vēl mirkli šajā afirmācijā rezonēt punktā starp uzacīm. Un kopā noskaitīsim lūkšanu. Dievišķā māte, kad citi mani mēģina sāpināt, dod man gudrību redzēt, ka uzvara ir viņus svētīt, nevis atriepties. Ja atbildēšu ar dusmām, zaudējums būs mans, pat ja mana būs arī ārējā uzvara, jo iekšēji es būšu patiesi sāpināts. Bet ja atbildēšu ar svētību, viņu sitieniem, es vienmēr palikšu drošībā, sava iekšējā miera nepārvaramajās sienās.